Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā adventu 2. svētdienā uzklausiet Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija 11. nodaļas. Un kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja 2 no saviem mācekļiem un lika viņiem sacīt: vai tu esi tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt? Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja: noejiet un atsakat Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un svētīgs ir cilvēks, kas pie manis neapgrēcinājas. Kad tie aizgāja, Jēzus iesāka runāt uz ļaudīm par Jāni. Ko jūs esat izgājuši tuksnesī redzēt? Vai kādu niedri, ko vējš šurpu turpu šauda? Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu cilvēku mīkstās drēbēs? Redzi, kas mīkstas drēbes valkā? Tie ir ķēniņa namos. Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu pravieti? Tiešām es jums saku, tas ir augstāks nekā pravietis. Šis ir tas, par ko rakstīts: redzi, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, kam būs tev ceļu sataisīt. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs tevi piesaucam, mēs tevi lūdzam. Apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar tavu vārdu patiesību, jo tavs vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Vai tu esi tas, kam jānāk? Ar šādu jautājumu Jānis sūtīja savus mācekļus pie Jēzus. Ne jau tādēļ, ka viņš nezinātu pareizo atbildi, un ne jau tādēļ, ka šī atbilde būtu svarīga viņam pašam. Jānis Kristītājs zināja, kas ir Jēzus, zināja un gatavoja ceļu viņam. Bet bija cilvēki, kuri uzdeva jautājumu, kurš ir īstais ceļš? Kurš ir tas, kuram jāseko? Kurš ir tas pasaules glābējs, pestītājs? Kurš tas ir? Jānis savus mācekļus pie Jēzus sūta ar jautājumu: vai tu esi tas? Bieži vien mēs meklējam atbildes pie dažādiem cilvēkiem. Ja mēs kaut ko gribam uzzināt, vai mums trūkst prasmes vai saprašanas kādās lietās, mēs vēršamies pie cilvēka, kurš varētu to saprast, zināt, dot kādu padomu. Ja, piemēram, mēs kaut ko pērkam, un mums ir vajadzīgas kādas lietas, mēs prasām, kur labāk, kas labāk. Ja mēs kaut ko būvējam, ceļam, mums vajadzīgs risinājums, kā kādas lietas labāk izdarīt, sakārtot, uzbūvēt. Mēs vēršamies pie kāda, kurš mums var dot padomu. Bet reizē ar to mēs zinām, ka vislabākais ir, ja mēs gūstam nevis vienkārši atbildi, tādu instrukciju, kur burtiski tā kā, ziniet, tā kā Ikejas skapīti saliekot. Tu paņem visu to, kas tev tur ir, seko instrukcijai, un punkts 1, punkts 2, punkts 3, punkts 4, punkts 5, un hobā, tev ir skapīts beigās saskrūvēts. Tev nekas nav vajadzīgs, viss tev ir līdzi, un tu varbūt nesaproti, no kā tas ir, kā tur viss, bet skapīts tev ir un viss funkcionē. Un lieta pabeigta. Bet dažkārt mēs saprotam arī to, ka mums ir vajadzīga nevien instrukcija, kā, kur, ko darīt, kam sekot,
kādas norādes ņemt vērā. Bet mums ir vajadzīga arī personīga saskarsme un pieredze. Nepietiek bieži vien cilvēkam, īpaši, ja runa ir par ticības ceļu, nepietiek ar to, ka kāds viņam autoritatīvi pasaka, dari tā, nedari šitā, tas ir pareizi, tas ir nepareizi, tam seko un tam neseko. Jānis bija gudrs. Viņš zināja, ka viņš, protams, varētu pateikt saviem mācekļiem, re, kur ir Jēzus, viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, es esmu viņam ceļu sagatavojis, tagad atmetiet jau kādas šaubas un sekojiet viņam. Tā Jānis varētu pateikt. Bet viņš tā nedarīja. Viņš sūtīja savus mācekļus pie Jēzus, un vienīgais, ko Jānis bija iedevis saviem mācekļiem, tas bija jautājums, vai tu esi tas? Jānis varēja dot atbildi uz šo jautājumu pats, bet viņš vēlējās, lai viņa mācekļi izdzird atbildi no pirmavota. Jēzus Kristus. Un viņš vēlējās, lai viņi aiziet pie viņa, lai viņi iegūst personiskās saskarsmes pieredzi, un jau pēc tam šo pieredzi iegūši var paši izlemt, vai Jēzum sekot. Savā ziņā mēs varam teikt tā, ka Jānis deva saviem mācekļiem rīcības brīvību. Teorētiski, hipotētiski varētu pieņemt, ka mācekļi arī varētu kaut kādā mērā vilties vai nesaņemt to atbildi, kur gaidīja, bet viņi atnāca un pajautāja Jāņa ieteikto jautājumu. Vai tu esi tas, kam jānāk, jeb mums citu gaidīt? Vispirms šajā jautājumā ir viena svarīga lieta. Mācekļi jau gaida. Mācekļi jau meklē. Jānis viņiem rāda ceļu. Viņi nav vienaldzīgi. Viņi neiet līdzi plūsmai. Viņi nedzīvo kā sanāks. Viņi ir meklētāji. Viņi zina, ka kādam ir jānāk, un viņi pilnīgi noteikti vēlas to, kuram jānāk, sastapt. Tas raksturo cilvēku, kurš meklē patiesību un meklē atbildes uz svarīgiem jautājumiem. Atbildes var sniegt tikai tādam cilvēkam, kuram ir jautājumi. Nevar sniegt atbildes tam cilvēkam, kurš neko nemeklē un neko nejautā, vai tam cilvēkam, kuram ir labi, kā ir, vai kuram nav nekādas intereses un jautājumi. Māceklis ir cilvēks, kurš ir procesā. Māceklis ir cilvēks, kurš meklē atbildes. Jānis norāda ceļu pie Jēzus. Adventa laiks ir tāds laiks, kurā mēs pārdomājam Kristus nākšanu pie mums un mūsu nākšanu pie viņa. Un ja mēs katrs paskatītos uz savu ticības un dievbības mūsu dzīves pieredzi, mēs ieraudzītu, ka mūsu ceļš pie Kristus ļoti bieži sākas ar jautājumiem un atbilžu meklēšanu. Mēs ejam, mēs jautājam, mēs meklējam, mēs gribam sadzirdēt, mēs gribam kaut ko saprast, mēs gribam atrast atbildes. Un Dieva vārdā ir sacīts, kas klaudzina, tam taps atvērts, un kas meklē, tas atradīs. Vēlme meklēt, vēlme klaudzināt ir priekšnoteikums tam, ka cilvēks kaut ko arī atradīs. Jāņa mācekļi
sākumā visas atbildes meklēja un atrada pie Jāņa. Bet tad, kad Jānis bija cietumā, viņš sūtīja pie Jēzus, lai viņi jautā tieši viņam. Tad, kad mācekļi atnāca pie Jēzus, viņi tā arī pajautāja, tu esi tas vai tu esi cits? Tu esi tas, kuram jānāk, vai mums jāmeklē kādu citu? Varētu teikt, arī Jēzus varēja pateikt vienkārši atbildi, jā, es esmu. Bet mēs redzam kaut ko ļoti radniecīgu Jēzus attieksmē pret mācekļiem, tam, kā Jānis attiecās. Arī Jēzus nesaka vienkārši, jā, jums tagad man akli jāseko. Jā, jūs pat nedrīkstat šaubīties un domāt ne par ko. Jums vienkārši jāmetās uz vaiga un ceļos. Un jāpliecina, ka es esmu jūsu kungs un valdnieks, un jūs pat nedrīkstat pielaist šaubas savā sirdī un dvēselē. Neko tādu Jēzus nesaka. Jā, mēs dzīvojam tādā laikā, ka mēs varam sastapt dažādas garīgas kustības, dažādus garīgus līderus. Un, ziniet, ir viena daļa līderi, kur saka, nē, tu nedrīkst domāt, tu nedrīkst šaubīties, tu nedrīkst uzdot jautājumus, tas ir sliktais tonis, tas nav labi, tas ir nepareizi. Ja kaut kur nedrīkst uzdot jautājumus, ja kaut kur nedrīkst iedziļināties, ja kaut kur kādam ir jātic akli, bez apdomas, bez analīzes, bez jautājumiem, tad tā nav dzīva ticība. Tā nav draudze vai baznīca, tā ir kaut kāda sekta, tas ir kaut kāds kults. Ja kaut kur aicina cilvēku nedomāt, bet akli ticēt. Jā, es zinu, ka arī mums, kristiešiem, mums luterāņiem, mums arī Pēterupes draudzes locekļiem, dažkārt kāds varētu pārmest, jūs jau akli ticat. Aklā ticība ir tā, kura neuzdod jautājumus, bet vienkārši pieņem standartizētas atbildes un nepieļauj šaubas. Bet es gribu ticēt un cerēt, ka mēs šeit kopā esam cilvēki, kuri ir meklējuši un meklē atbildes, un kuri meklē atbildes pie Dieva, un cilvēki, kuri saprot, ka arī tad, ja mums ir šaubas vai jautājumi, tad tas ir tādēļ, ka mēs gribam dziļāk iedziļināties lietas būtībā. Mēs negribam tapt pievilti. Mēs varam atcerēties apustuli Tomu, kurš pēc augšām celšanās, kad pārējie mācekļi liecināja un sacīja, mēs kungu esam redzējuši, arī vēlējās redzēt, dzirdēt un pat aptaustīt. Un viņam šāda pieredze tika dota. Jēzus Jāņa mācekļiem nesaka, es tas esmu, bet aicina atkal iet vēl dziļāk. Iedziļināties tajā, ko tad Jēzus dara. Viņš saka, noiet un atsakat Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Ja vienkārši sakot, Jēzus saka, ejiet un dalieties ar jūsu personīgo pieredzi. Kāda tad varēja būt šī personīgā pieredze? Redziet, draugi, te jau nav tā vienkārši, un visa tā tikšanās Jāņa mācekļiem ar Jēzu nebija tā. Te evaņģēlijā ir 3-4 teikumi, un viss. Bet mēs saprotam, ka kādam bija jāatrod ceļš pie Jēzus, kādam bija jāparāda, kur viņš dotajā brīdī ir. Pa ceļam pie Jēzus viņi satika kādus, kurus Jēzus bija dziedinājis, kādus, kuriem Jēzus bija devis kādu padomu. Jo, raugi, ap Jēzu vienmēr bija tie cilvēki, kuri bija ne tikai viņa mācekļi, bet arī visi tie, kuri bija vai nu paēdināti brīnumainā veidā, vai nu dziedināti brīnumainā veidā, vai kāds viņiem tuvs un mīļš cilvēks bija paēdināts, dziedināts un tā tālāk. Ap Jēzu tajā tuvajā lokā bija
ļoti daudz cilvēku, kuri bija ar savu personīgo pieredzi. Un kamēr šie Jāņa mācekļi nonāca pie paša Jēzus ar šo jautājumu, vai tu esi tas, viņi šajā ceļā sastapa vairākus citus Jēzus sekotājus un mācekļus, kuri varēja liecināt par to, kas ar viņiem ir noticis. Un tā tas notiek arī līdz pat mūsdienām. Tad, kad cilvēks meklē, viņš meklē Dievu. Es atceros savus 11 gadus, kad es meklēju Dievu, lasīju avīzes, žurnālus, grāmatas, gāju uz dažādām vietām. Un tas pirmais, ko tu satiec, tu jau nesatiec Dievu. Tu jau nesatiec uzreiz kaut kādu šo pārdabisko augstāko realitāti, kuru tu meklē. Tu satiec mācekļus, tu satiec cilvēkus, tu satiec kādus, kuri ar šo Dievu, ar šo ticību, ar šo pārliecību, ar visu to, kas viņiem ir noticis, jau kādu laiku dzīvo. Un tieši tas ir tas būtiskais, kas palīdz ieraudzīt, vai Kristus ir tas, kam jānāk arī manā dzīvē, vai Kristus nav. Un pārliecība dod ceļš, meklējot atbildes, un sastopot šajā ceļā daudz un dažādus Kristus lieciniekus. Ne tikai mācītājs, ne tikai sludinātājs, apustuļus un titulētus Dieva vīrus, kuriem tur ir amati un tā, bet sastopot vienkārši kristiešu, kuri padalās ar savu ticības un dievbības un Dieva klātbūtnes pieredzi. Tieši tādēļ Jēzus, tad, kad jau šie Jāņa mācekļi ir nonākuši līdz viņam, viņš nevis vienkārši dod atbildi, bet viņš saka, atsakiet Jānim, ko jūs redzat un dzirdat. Tātad šajā ceļā pie Jēzus Jāņa mācekļi jau ir uzkrājuši zināmu pieredzi. Tas ir ārkārtīgi interesanti, tad, kad cilvēki sāk nākt uz iesvētes mācību, nekad viņi nav tā kā balta lapa. Te kāds stāsta, ka es te kādreiz bērnībā svētdienas skolā gāju. Kāds cits saka, man te tādi radi un draugi vai kaimiņi pamudināja. Vienmēr ir kaut kāds stāsts, kas ir pirms cilvēks ir atnācis un izdarījis tādu jau apzinātu izvēli, konkrētāk tuvoties Jēzum, Dievam, iet iesvētes mācību, mācīties Dievu vārdu, baušļus un tā. Ir kaut kādi stāsti pirms tam. Tāpat kā šiem Jāņa mācekļiem veidojas savs stāsts, satiekoties ar tiem, kurus viņi redz un no kuriem viņi dzird liecības. Un kā fināls visam vai kā punkts uz I ir sastapšanās ar pašu Jēzu. Svētīgs, kas pie manis neapgrēcinās, saka Jēzus. Tas ir arī tāds nopietns brīdinājums, un to ir svarīgi ņemt vērā. Es esmu redzējis un dzirdējis kādus cilvēkus, kuri meklē atbildes, atrod, bet tad izdara priekš sevis secinājumu, es to nolikšu mazliet malā. Ir cilvēki, kuri saka, jā, es ticu, jā, es saprotu, ka kristīgā ticība, jā, es pieņemu, bet, tā kā tajā dziesmā dzied, pagaidām vēl nē. Un cilvēks izdara priekš sevis tādu secinājumu, jā, tas ir patiesi, bet ir kaut kādi personīgi, lai neteiktu sautīgi iemesli, kuru dēļ es neizšķiros vēl spērt nākamo un būtiskāko soli, kļūt par Jēzus Kristus mācekli un sekotāju. Apgrēcināšanās var notikt arī tad, kad tu priekš sevis esi pilnīgi skaidri sapratis, kurš ir un kāds ir tas patiesības ceļš, bet tu izvēlies priekš sevis. Nevis kāds tevi tur, bet priekš sevis izvēlies tomēr tam nesekot un dot priekšroku
kādām citām, acu mirklī, svarīgākām un aktuālākām lietām. Jautājumu uzdošana automātiski nenozīmē šaubīšanos. Bieži vien pie mācītāja nāk cilvēki un saka kaut ko, jautā kaut ko un iesāk tekstu ar vārdiem: mācītāji, man te tāds muļķīgs jautājums. Uz ko es parasti cenšos atbildēt, sakot, ka muļķīgi jautājumi principā nav, ja vien tie ir īsti jautājumi. Proti, ja cilvēks kaut ko vēlas noskaidrot, uzzināt, dabūt atbildi, nevis iebāzt maisā to, kuram jautā, vai kaut kā viņu izprovocēt, bet uzzināt, atrast atbildi. Un viņam varbūt ir nedaudz nērti, ka viņš kaut ko nezina, nesaprot, un tādēļ viņam šķiet, ka visi taču zina, visi saprot, es te viens tāds muļķis, kurš nesaprot, un tas jautājums tādēļ šķiet muļķīgs. Un tad saka, mācītāji, man te tāds muļķīgs jautājums. Nav muļķīgi jautājumi. Ja cilvēks meklē atbildes, nav muļķīgi jautājumi. Jo jautājums automātiski nenozīmē, ka jautātājs ir muļķis vai jautātāju kaut kādā veidā pazeminātu un noniecinātu tas, ko viņš jautā. Varbūt tā dažkārt ir tāda mazliet lepnība, kas daudziem cilvēkiem liedz jautāt. Es dažreiz esmu pārsteigts, un tas tā kaut kā raksturo tādus cilvēkus, kuri dzīvē daudz ko ir sasnieguši. Sākot ar vienkārši tādiem cilvēkiem, kurus es personīgi pazīstu, kuri ir augstākā amatā, izglītībā, statusā, piemēram, par mani, bet kaut kādās lietās viņi man jautā, un tad es sajūtos tā, arī viņam es kaut ko varu pateikt. Man jau liekas, ka viņš jau visu zina. Izrādās nē, bet šis cilvēks ir pietiekami pazemīgs, lai neskatoties savu augsto amatu un statusu, jautātu kaut ko man. Ja jūs papētat ievērojam cilvēku biogrāfijas un tādu cilvēku, kur daudz ko ir sasnieguši, viena no svarīgām lietām, ko viņi ir spējuši jautāt, uzdot jautājumus un meklēt atbildes un nekaunēties par to, ka viņi kaut ko nezina vai neprot. Un tad, kad cilvēks tiek tam pāri, izrādās, var uzzināt ļoti daudz ko. Jautātājs nav muļķis un jautājums nenozīmē šaubas, un to mācekļiem aizejot publiski par jautātājiem Jēzus pasaka. Viņš pasaka to par Jāni Kristītāju, ka viņš nav kaut kāda šaubīga niedre, kura te kaut kādu grūtību priekšā nobijās un pats nobijās un mācekļi nobijās un viss tagad jautā un neviens neko nesaprot, pārējie zina, viņi nē. Viņš saka, nē, viņš nav niedre, ko vējš šurp turp šauda. Un arī tie mācekļi, kuri jautā, arī viņi nav šaubīgi. Viņi nav šaubīgi. Viņi meklē atbildes, viņi meklē patiesību, viņi meklē ceļu. Dažkārt tas, ka mēs nejautājam, ļauj mums dzīvot zināmā komfortā. Ir taču labi neuzdot sarežģītus jautājumus un nedzirdēt atbildes. Tas ietaupa mazliet nervus dažreiz un nerada problēmas tā virspusīgi raugoties. Nu kā filmās, kur par mafiju, jo mazāk tu zini, jo vieglāk dzīvot. Tādēļ, kāda iespēja ir mazāk kaut ko zināt? Mazāk jājautā, mazāk jāinteresējas, mazāk zinās, vieglāk būs dzīvot. Bet tā ir tāda šķietamība, draugi. Tas ir komforts, kurš ir uz laiku. Tas nav tāds īstais dvēseles komforts, kurā dzīvot un palikt. Nejautāt, neinteresēties, nemeklēt, dzīvot kā ir. Dzīvot pārticībā un bagātībā.
Par Jāni un par viņa mācekļiem Jēzus saka vairākus komplimentus, un viens no tiem ir, ko jūs esat izgājuši redzēt? Cilvēku mīkstās drēbēs? Tas tāds interesants apzīmējums, mīkstās drēbes. Es pieņemu, ka mums nav kaut kādas vadmalas drēbes un kaut kādas tādas. Mēs esam salīdzinoši ērtās, mīkstās drēbēs un tā. Un tas ir patīkami un ērti. Bet, protams, ne jau par šādu ķermenisku komfortu šeit Jēzus runā, bet viņš runā par mīkstām drēbēm vai cilvēkiem, kuri dzīvo materiālā komforta stāvoklī. Un šis materiālais komforts viņiem nobloķē vēlmi, ne iespēju, bet vēlmi uzdot dažādus jautājumus. Viņiem ir labi. Šis materiālais komforts viņus ir padarījis par tādiem cilvēkiem, kuri apmierinās ar šo materiālo labklājību, ar mīkstajām drēbēm, ērtajiem krēsliem, labajām algām, komfortablo dzīvi. Un šis ķermeniskais, fiziskais komforts viņiem liedz iespēju uzdot jautājumus. Iespēju saņemt atbildes viņiem noteikti ir vairāk nekā tiem, kuriem nav šādas materiālās iespējas kā viņiem, bet vēlmes uzdot šos jautājumus viņiem ir mazāk. Tādēļ mēs redzam tendenci, ka starp bagātiem, turīgiem un tādā materiālā komfortā dzīvojošiem cilvēkiem bieži vien ir ļoti maz cilvēku, kuri uzdod būtiskus jautājumus, meklē uz tiem atbildes un kuri iet tādu padziļinātu garīgās izziņas ceļu. Viņiem ir labi. Un te nav runa par ekstra vai pārlieku bagātiem cilvēkiem. Te ir runa par cilvēkiem, kuri ir atraduši ērtu nišu šajā pasaulē. Ir laba alga, ir labs nodrošinājums, sociālais nodrošinājums, ir ērti labi kaimiņi, ir miers un drošība un stabilitāte, ir ko mugurā vilkt, ar ko braukt, ko vēderā likt, un viss ir labi. Un šāds materiālais komforts bieži vien cilvēku garīgi iemidzina. Un tad mēs varam ieraudzīt tādu tendenci, ka tur, kur ir ļoti augsta materiālā labklājība, bieži vien ir ļoti zems ticības, dievbijības līmenis. Atcerēsimies 80. gadu beigas un 90. gadu sākumu, un es teikšu tā, ka baznīcas, tās, kuras jau bija vaļā, bija pilnāks nekā mūsdienās. Cilvēku, kuri meklēja atbildes, bija vairāk. Un varbūt tādēļ, ka ārējie apstākļi, šī materiālā komforta trūkums mudināja, rosināja cilvēkus meklēt un arī atrast atbildes. Tādēļ Jēzus saka jauneklim, kurš ir pie viņa atnācis un kurš ir it kā ievērojis visus baušļus, ko man darīt, lai ieiet Dieva valstībā? Viņš saka, tur ir baušļus, viņš saka, turēt, pārdod visu, seko man. Jauneklis aiziet no Jēzus. Un tad Jēzus runā par to, ka bagātiem ir grūti ieiet debesu valstībā. Un kur tā grūtība? Ne jau tajā, ka bagātība kā tāda, vai tas, ka cilvēks ir bagāts, tā ir problēma tajā, ka viņam ir nauda. Manta, nē. Problēma ir tajā, ka šis materiālais komforts un šī materiālā labklājība liedz cilvēkam šo vajadzību meklēt un atrast atbildes uz svarīgiem jautājumiem. Tādēļ, mīļie draugi, ir svarīgi ieraudzīt, ka tad, kad mēs nonākam grūtībās, pārbaudījumos, sāpēs, bēdās, nelaimēs un ciešanās, nevajag uzreiz uz to skatīties tā: o, Dievs mani soda, Dievs man sūta savus kaut kādus zibeņus, tagad viņš man pārmāc par kaut ko. Nē.
Bet varbūt Dievs vienkārši tev izvelk no, kā mēdz moderni tagad teikt, no tavas komforta zonas. Lai tu sāktu uzdot jautājumus, lai tu meklētu atbildes, kuras citādāk tu nekad nemeklētu. Lai tu uzdot jautājumus, kurus citos apstākļos pie labklājīgas un pārticīgas un mierīgas un sakārtotas dzīves tu nekad nepajautātu. Un attiecīgi nekad nenonāktu pie tādām dziļākām atbildēm un atziņām. Tādēļ nenovērtēsim par zemu arī grūtības un pārbaudījumus un neskatīsimies uz tiem kā uz nelaimēm vai problēmām tikai, bet ieraudzīsim tajos iespējas. Ja tev ir grūtības, ja tev ir sāpes, ja tev ir ciešanas, meklē ceļu, meklē atbildi. Un paskatīsimies tepat rakstos. Jānis Kristītājs bija cietumā tad, kad viņš sūtīja savus mācekļus pie Jēzus. Mācekļi palika bez sava vadoņa, bez sava vadītāja, un viņiem bija jāiet kaut kur jāmeklē tālāk atbildes. Katras grūtības un pārbaudījumi liek spērt soli uz priekšu, meklēt un atrast atbildes. Un nebaidīsimies uzdot jautājumus, nebaidīsimies meklēt. Būsim ar atvērtām acīm, ausīm un sirdīm un piedzīvosim to, kā Dievs uz mums runā, kā Kristus rāda mums ceļu un ļauj ieraudzīt, ka tieši Viņš ir tas, kam jānāk, ka Viņš ir tas ceļš, tā patiesība un dzīvība. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargi jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.